Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. Pirmā grāmata, 17. nodaļa, Neredzīgais reģis. Otrā rītā pēc azaida Cieba gāja uz zvejiem. Vecais zvejs saimnieka tēvs bija neredzīgs vecis, acu gaismu zaudējis jaunās dienās, gulēdams baku sērgā, kad daudz cilvēku apmira. Viņš sērgu izgulējis citādi gan atkal pilnīgi atspīrga, bet acu gaisma bija beigta uz visiem laikiem. Savā aklumā tad bija iepraties darīt šādus tādus mājas darbus, ko varēja veikt arī bez acu gaismas, tikai ar rokām vien aptaustīdams. Greba karotes, lieca mieturus, drāzas tīpas, kā arī drāstīja un graizīja ar nazi dažādus daiktiņus un nieka lietiņas bērnu pajām. Cītīgi strādādams un būdams pacietīgas un pieticīgas dabas cilvēks, viņš ar laiku aizmirsa savu aklumu un jutās apmierināts un priecīgs, dzīvodams savā tumšajā pasaulē, tomēr gaišu, iekšķīgu dzīvi. Nekad viņš nesūdzējās par savu acu gaismas trūkumu. Turpretim gan citu saprāja, dzirdēdams, tos gaužamies par šādu vai tādu nelādzību, daudzinādams tiem dzīvi jauku un patīkamu. Viegli esot panest visus dzīves grūtumus un rūgtumus, ja cilvēkam pašam ir griba uz visu labu, mierīga daba un priecīgs prāts. Bez tam viņš nezin, kur no kādiem večiem un gudrām vecenēm bija noklausījies un samācies visādus pūšanas vārdus un citas vecas gudrības, un tā kļuvis par vispār pazīstamu glābēju dažādās piegažās un kaitēs. Daudzināja viņu arī par gudru zintenieku un reģi dažādu noslēpumu atklāšanā un nākotnes sludināšanā, bet nevien miesas kaitēs, kad vajadzīgs zāļu devējs un glābējs, arī citās dzīves vajadzībās ļaudis nāca pie aklā zintenieka padomos. Kad kādā lietā neviens cits, tad viņš arvien vēl zināja padomu un palīdzību. Palīdzības meklētāji tad arī no plašas apkārtnes mēdza vajadzības gadījumā apmeklēt slaveno glābēju un padoma devēju. Vadāja viņu arī pie neveseliem mājās klāt. Ja nebija parocīgi braukt braukšus pakaļ, tad aizsūtīja tik cilvēku. Tas ņēma veci saitē, gāja pats pa priekšu un vedamais, turēdams saites vienu galu sev rokā vai piesējies to pie jostas, soļoja vedējiem pakaļ, jo uz kājām vecais zvejs bija allaž stiprs un arī citādi vesels, tā kā spēja nostaigāt tālus gabalus. Tā arī Cieba, iedama šorītam pakaļ, bija paņēmusies saitēji pagaru zirga pavadu. Pa mežu viņa gāja nesteigdamās, tīši kavēdamās un matīsu gaidīdama, jo domāja, ka tas varbūt jau šodien būs nācis tai pretī, bet nekur to nevarēja ieraudzīt. Ne no meža iznākam, kur viņa to domāja paslēpušos, ne arī nākam pa ceļu, lai gan neskaitāmas reizes skatījās ir uz priekšu, ir atpakaļ. Diezgan ilgi kavējusies un gaidījusi, un nekā nesagaidījusi, viņa gājienu atkal turpināja. Zveji atradās no lāču bitēm, pa malu ceļiem ejot savas pustrešas jūdzes, cik no galvas varēja vērot, jo ceļš nebija mērīts. Tātad bija diezgan ko iet, lai daudz maz laikā tiktu atkal atpakaļ. Ejot viņai domas pastāvīgi pie Matīsa. Kā labi viņš gan nebija atnācis satikties. Vecā Karlīne nebūtu tam nodevusi viņas rakstu? Nevar būt, jo vakar viņam vajag būt to saņēmušam. Drīzāk domājams, ka viņam nav varbūt vaļas, un tā labi nav varējis laikā atsteigties, ja viņš palicis savukārt dusmīgs. Viņš būtu dusmīgs? Varbūt lauķi pateikusi, ka māte nejauki rājusies, solidamās izrīdīt viņu ar suņiem, un viņš tad to ņēmis ļaunā? Ak, kam dēļ vajadzēja tik daudz runāties vecenei dzirdot? Varbūt viņa arī no sevis pielikusi vēl ko klāt, visu to, ko šeit dzirdēja, labi izpušķodama, kā jau tādas ciemas lotes un mēslu bābas to prot. Pati viņa taču lielījās teikt Matīsam, māti tā rājamies, ka visi žogu posmi trīcot. Bet lai nu kā, uz manis Matīs nevarēja būt dusmīgs, jo es taču nekā neesmu tur vainīga. Tikai viņš pats un māte, tie divi tie vainīgie. Viens ar savu muļķīgo izturēšanos tur krogū, otrā atkal ar savu nejauko rāšanos. Še jaukajā vientulīgajā mežā, kur nav nevienas dzīves dvēseles, un cita nekā nedzird, kā tikai putniņu priecīgās precību dziesmas, būtu tagad siltā saulēnā dienā tik patīkama satikšanās, parunāšanās, pamīlēšanās. Un nu nekā,
Ak, viņš pats to nožēlos, dabūdams vēlāk zināt, kā es te bijusi, viena pati staigājusi, viņu gaidījusi. Tā viņa sevī gaužas. Saskumusi un domīga savā nezināšanā par Matīs izturēšanos, viņa turpina gājienu. Nonākusi zvejos, viņa veco reģi gan atrod mājās, bet šodien tas negrib doties ceļā, jūtoties drusku nelabi. Tā ciebai, gribot negribot, jāpaliek pa nakti zvejos. Nākošā dienā, nākot atpakaļ un vedot veci sev līdzi, viņa jau pa gabalu ierauga Matīsu mežmalē stāvam un gaidām. Sirds viņai priecīgāk uzgavilēja nekā tur tas putniņš mežābeles zarā ceļmalē viņai priekšā. Redzams, vai nu viņa pati nav pareizi uzrakstījusi par savu iešanu uz zvejiem, vai Matīs viņas rakstu pārpratis un nav nācis visu vakar viņu gaidīt, bet tikai šodien, un tā nu viņi laimīgi tiksies. Tā tad viss labi, viņš nav dusmīgs. Nebija tas arī ticams, ka Matīs varētu būt uz viņu kādreiz dusmīgs. Arī viņa uz savu puisēnu nav dusmīga. Nieki vien tas ir, ko viņš tur krogu izdarījis. Lai māte, ja grib dusmojas, cik patīk. Viņa ar prieku piedod tam visu, ja tik viņš ir mīļš un labs kāds allaž bijis. Ai, cik labi, cik jauki. Būs atkal viss pa vecam, un to tik viņa grib. Cita nekā. Bet nu atkal ķeza. Viņai tagad jāvēr šis aklais reģis te saitē. Kā nu lai satieks ar Matīsu? Kā lai runājas? Bučojas? Un tāpat bez nekā tas viņu vaļā nelaidīs. To viņa zina skaidri labi. Viņa pazīst savu mačiņu. Muitas tiesa būs jādod. Un viņa labprāt gribētu būt mīļa un laba savam zelta puisītim. Kā nu likties? Kaut šis vecais labāk nemaz nebūtu bijis mājās. Nākt viņa viena pati tagad atpakaļ. Cik tad būtu jauki. Bet nu nekā. Un diezin, kad un kur atkal varēs satikties. Kaut kāds padomiņš viņai iešaujas prātā. Teikdama, pagaidi, krustēv, man aprisa kāja. Viņa noliecas, noraisa žigli sev no vienas un otras kājas prievīti un iesien tos abus pavados galā. Nu taču vadele ir labi garāka, un viņa soļo vecim pa priekšu savi 3-4 soļi nostāk nekā līdz šim. Varbūt Matīs varēs tā, nu iet viņai blakus, un vecis neko nemanīs. Taču būs kas, nu kaut kas būs. Dabūs viens otram palūkoties acīs, pačukstēt kādu vārdiņu, pasacīt kas un kā. Nākot tuvāk mežam, viņa likdama sev pirkstu pie mutes dod Matīsam zīmi, lai nerunā, lai būtu kluss, bet ar otru roku māju, lai nāktu klāt. Matīs to tās zīmes saprot, nāk šurp klusu un viegli pārlec par grāvi, un tad soļot ciebai blakus turēdams viņas roku savā. Kājas viņi ceļ reizā, it kā rakstā, lai zvejs nemanītu, ka viņi ir divi gājēji. Bet atkal ķēza, patālu viņiem iepakaļiedams vecis iekrīt grāvī un uzcēlies rājas. Tu, meitēnu, varētu gan ņemt mani sev tuvāk, bet nevis aizgājusi ar gāru grožu diezin kurp otrā pasaules galā, tā kā es iedams viens pats krītu grāvī iekšā. Tev jāiet man tikai 2 soļi pa priekšu. Nāc tūliņ šurp un ved mani kā vajaga. Tāds jau nelīdz visa garā saite. Savas prievītes viņa mierīgi var rist atkal nost no vadeles un siet sev ap lieliem vai bāzt kabatā. Arī tā pati pavada vēl jāsaņem īsāk, bet Matīsam jāiet vienam pašam gabaliņu pa priekšu. Tas no abiem iemīlniekiem ir garlaicīgi, nepatīkami, pat nepanesami. Reize no reizes Matīs atgriežas atpakaļ, ļauj ciebai pienākt klāt, klusu to noskūpsta, un tad žigli un viegli šmauc atkal tālāk. Kas te vēl iet mums līdzi? Es dzirdu 3. gājēju soļus. Gluži negaidot ierunājas vecis. Te pagāja viens garām un iet tagad projām, melš cieba ar roku mādama Matīsam, lai iet tālāk nost. Kas tas tāds bija par gājēju? Kāds precežīts, attops cieba melst tālāk. Pazīstams? Nē, svešs. Liela pretskule bija? Diezgan liela. Brīnums, kas par nesaprātīgu cilvēku. Apkārt staigātāji žīdi cienī katram pretnim nācējam, pat mazam ganelim ceļmalē dot divpalīgu, bet šis paiet mums 2 cilvēkiem garām un nebilst ne vārda. Tavu brīnumu. Kāds nesapraša, kāds stāvraģis.
Vai mēms tas bijis? Pēc brīža aklais par jaunu ievaicājis. Kas te atkal iet? Es dziržu atkal soļus, lai gan acis man nerāda, bet ausis man varen dzirdīgas. Cieba, nezinādama, ko teikt, skatās skamiešus raustīdama uz Matīsu, bet, tas attopas. Dzirdējis pirmīt Ciebu stāstām par žīdu, kas gājis garām, arī viņam tagad iešaujas žīds prātā, un tā kā viņš pats labi māk par žīdu izlikties un žīdisku izrunu runāt, tad viņš tagad pieņemdams visās muižās un sētās labi pazīstamā zirgu mauša balsi, saka: Oi, labdien, zveja tietinē, kur tā eji ar tādai jauni skaiste meite? Labdien, labdien, atsveicina aklais. Eju tai līdzi lāču bitēs glābt neveselo saimnieci. Bet kas tu tāds esi? Zirgu maušis. Kad zirgiem mausis? Un kurp tu iedams? Es ejie pie pagasti amata vīrie, nese rupeikies kroderē dēlēm jaunie zābaki uz lieldieniem, līdz tilta cielēm mums ejams kopie. Sarunādamies iet visi trīs, un brīdi pa brīdim Matīs ar Ciebu klusu saskūpstās, kā arī uzlīgdami katrs sev roku uz sirds un rāda, un liecina, ka viņi būs viens otram uzticīgi savā mīlestībā arī turpmāk. Bet reiz neredzīgais izdzirst skūpstīšanos. Maušī, liec meiteni mierā, viņš uzsauc pastingrā balsī. Tev, kam pašam mājās sava sieva un rindiņa bērnu, tak neklājas aiztikt jaunu meiteni un vēl tādu, kas nav tavas tautas, ne kārtas, ne ticības. Tas ir grēks, Mauši. Oi, papinie, es zinu, ka tas ir grēkes, un es to jauni meiteni nekad neaiztiekie. Es tik noskaudījos un nosnauce padiktāki degunie, tas ir viss. Bet tu domā, ka es viņu būcoju, oi, nē, to es nedari, un kad es to darīju, viņa jau kliektē. Ciebai ir žēl redzot vecu neredzīgu cilvēku tā mānām, bet prieks viņai arī ir liels par Matīs tādu izdomas attapību un tik veiklu izlikšanos, tā ka viņa tikko var valdīties, skaļi neiesmējusies. Pēc brīža Matīs skūpsta to atkal, un šoreiz tīši vai netīši viņa skūpsts noskan tik dikti, ka Cieba sabijusies pusbalsī iekliedzas. Žīd! Tu pagāns, vai liksi meiteni mierā, vai es tev vilkšu ar savu ābeles milnu, tā pa strienām, ka tev arī otra kāja paliks gaudena. Sauc vecis izcēlis savu ķuzi uz augšu, bargā balsī. Meiten nāc šurp man klāt, ka neesi priekšā, un tad es viņam kraušu tā, kad es uz vietas sastips. Un kā lab tu meitenes krupe, nekliedz no tiesas, kad viņš tev ko dara? Kliedz tā, lai skan līdz mākoņiem. Ja ne cilvēki, lai jau Dievs dzird, kāds tas žīda pagāns ir bezkaunīgs un uzmācīgs. Nu jau viņš aizvāķis projām pa ganu ceļu, nosaka Cieba, dodam Matīsam ar roku zīmi, lai nu iet, un viņš mesdams tajā roku vēl bučiņas, steidzas atpakaļ uz muižas pusi veikt nokavētos darbus. Ar vieglu sirdi Cieba iet mājup, viņa zina, ka starp viņu un Matīsu viss paliek pa vecam. Viņa sevī droša, kā arī turpmāk būs tāpat, un ne mātes dusmas, ne arī citi kādi negaidīti, nelabvēlīgi starpgadījumi nespējas būt par šķiesli viņa mīlestībai, un agrāk vai vēlāk viņi kļūs laimīgs, laulāts pāris. Lāču bitēs Andarte pastāstīja veciem zvejam par savas māsas neveselības gaitu. Priekš 2 nedēļi atnākusi no dižās muižas ziņa, ka otrā dienā dedzinās viņu mājas nost. Aizsteigusies saimniekam līdzi, muižā lūgties dzimtkungu, lai to nedara, bet, kad dzimtkungs nebija pielūdzams, tad viņa tā nobijusies par gaidāmām dedzināšanas briesmām, ka pārnākusi mājās likusies vietā un tā to gulumos guļot vēl šodien. Karstumu esot lieli un bieži mudojot gan miegā, gan nomodā, gan esot glābuši, kā zinādami, likuši kaimiņu pūtējām apvārdot zāles gan pēc nobīlēm, gan citādi, bet nekā nelīdzot. Un tad sadomājuši sūtīt viņam pakaļ, saka, vecais zvejs, taču vīriešu cilvēks stiprāks par sievām un veceņu bābām. Viņam vajag būt tad arī laikam stiprākiem vārdiem nekā visām glābējām. Vecis paturējis vainieces roku brīdi saujā, pielika to sev pie auss, teikdamies klausāmies pulksteņu sišanu, tad uzlicis tai roku arī uz pieres un to paglaudījis, griezās no vainieces nost. Pulksteņi esot dzirdami ļoti ātri sitam,
un galva esot tāda, kā kad stipri sakurinātā pirtī, nu pat būtu nokāpusi no lāvas. Viņš tad arī taisīšot zāles, apvārdodams tās ar visstiprākiem nobīļu vārdiem. Pieprasījis pudeli pilnu ar tīru augstu ūdeni un vainieces vārdu, viņš licis sevi ievest istabas tumšākajā kaktā un atgriezis muguru pret logu, svarīgi noslēpumaini pūta, pudelē, čukstoši kaut ko dudinādams. Lai gan visi, kas atradās istabā, stāvēja labi panost no pūtēja, tomēr turoties pavisam klusu, daži vārdi bija sadzirdami. Vecos laikos, vecā metā, gaismiņi austot, saulīti lecot, ar vēju, atpakaļ mūsu grietas veselība, āmen. Tad atkal. Melns vīriņis ceļu gāja, melnu kaķi rokā nesa. Tas nebija melns vīriņis, tas bija pats mīļdieviņš. Āmen. Viesuls stāv ceļmalē, žagariņus lauzīdams, sev darbiņa gaidīdams, skrej viesuli taisētā, kur gulēja mūs grietiņa, aizdzen viņas karstumiņus, aizdeviņu sētu žogā. Āmen. Ilgi un vēl dažādi veci spūta un vārdoja, nobeigdams visu glābšanu ar šādu pusbalsi runātu dziesmu grāmatas pantiņu. Velns grib bēdas darīt, nāve visai parīt, es tiem saku, trats, lai tie kopā pinas, man bez Jēzus ziņas nevar krist nemats. Dieva spēks, ja kāds grēks, man būs klāt no visām malām, palīdzēs līdz galam. Āmen. Tad, pārmetis pār pudeli trēdeviņus krustus, viņš to atdeva andartē, teikdams: 3 reiz dienā jādod vainiecei no pudeles nodzerties. Manis taisītās zāles droši var dot, droši var dzert, viss tīrais Dieva vārds vien ir. Es citādi neglābju, kā tik ar Dieva vārdu. Ar velna gudrību neielaižos, tas tā labi, ja kungi sauc priekšā buršanas dēļ, tad es skaidri un droši varu pateikt, ka ar velnu nepinos, un tik ar Dieva vārdu vien visus glābju. Saimnieks, kas pa to starpu arī bija nācis iekšā, vēlējās zināt, kas ar saimnieci gaidāms, celsies vai būs mirēja. Uz tām vecs atteica, reģis viņš gan esot un dažu reizi varot pasludināt nākošus notikumus, bet par nelaimi viņš pats esot neredzīgs un tādas lietas, ko vajag skatīt taisni ar acu gaismu, tādas viņš tā labi nevarot zināt. Reģi, viņš teica, gribēdami izzināt kāda vainieka celšanos vai miršanu, skatās sataisīto zāļu pudelē, turēdami to pret vakara rietošās saules stariem. Pudelē viņi tad redz vainieku, kam zāles taisītas, un nāvi. Ja nāve redzama no vainieka panost, tā nemirs, bet ja nāve tik tuvu, ka viņas izkapts gals sniedzas tam jau pie kamieša, tād gaidāma miršana. Briņķi muižas kalpu kazarmēs ir kāda veca sieva, saukta Kumpā Indriķa māte. Tā esot laba reģe, un tā skatīdamās mākot pateikt katra miršanu vai izkeipšanu. To es skaidri zinu. Par šo reģi man stāstījuši vairāki gudri cilvēki. Tātad, ja gribi par savas saimnieces likteni zināt, izlents kādu jauku dienu, nobrauc pie gudrās reģes un vakarā saulē rietot viņa pateiks, vai saimniece būs dzīvotāja vai mirēja. Bet miršanu var arī citādi nozināt. Dažreiz mēdz būt tā, ka tanī sētā, kur guļ kāds vainieks,
Kaimiņi vai ceļagājēji redz iebraucam svešu lepnu braucēju, kungu kārtas cilvēku, melnā kariete ar lieliem melniem zirgiem priekšā, arī pats kungs karietē, un kučieris priekšā ir melnās drēbēs un augstās melnās cepurēs. Bet, kad iet sētā pakaļ skatīties, kas braucējs tāds ir, tad uzreiz pazudis, kā zemē ielīdis ar visu karieti un zirgiem, arī mājnieki paši to nekad nav redzējuši. Bet kurā sētā melno braucēju redz iebraucam, tur nākošu nakti vai otru dienu vājnieks mirst. Tātad apklausieties, vai jūsu kaimiņi, vai garām gājēji, vai gāni nav ko redzējuši. Ja melnais braucējs redzēts, tad ziniet, kas gaidāms. Andarti nogaidījusi tādu brīdi, kad visi bija izgājuši ārā, Reģim klusu vaicāja, vai tas nevarētu pateikt, kas būs ar kādu viņas meiteni, vai tas, kas ar to tagad turas, apprecēs to vai ne? To es tāpat no nekā nevaru nozināt, attiec vecis čukstēdams. Man vajag zināt, ko tuvāk. Saki, kā tavus kuķi sauc? Ciabu. Cik tai gadu? Būs drīz 18. Kādi mati? Melni. Kā to puisi sauca? Matīsu. Cik tam gadu? Labi nezinu, laikam zaldātu gadi vairs nav tālu. Kādi mati? Dzelteni. Brīdi padomājis, vecis dudinādams kādus nesaprotamus vārdus un izstiepis abu roku pirkstus, ātri pēc rindas vien lika tos vienu pret otru un tad teica. Tie neapprecēsies. Tik 2 pirkstiem sadarēja gali kopā, citi nesanāca sadarā, viens otram secen vien noskrēja. Aklo Reģi un gudro glābēju labi izcienāja, izguldināja arī pa nakti, otrā rītā iedeva ziedatiesē vēl kulīti miltu un žāvētas gaļas svērti, un tad pēc azaida cieba ņēma to atkal saitē un veda mājās.